Sveicināti! Vēlos tev parādīt stāvus, tādu vingrojuma kompleksu, kas būs, lai veicinātu tava iegurņa stabilitāti, dziļo iegurņa muskuļu stiprināšanu, jo bieži vien tad, kad mums ir vājš iegurnis, tad mums sākās problēmas ar muguras lejas daļu, ar muguru, un arī tāda lieta kā urīna nesaturēšana vai šķaudot. Tev ir urīna nesaturēšana, un tas attiecās gan uz sievietēm, gan vīriešiem. Un bieži vien ir tāda sajūta, ka gribētu kaut ko padarīt, bet negribās tur ļoti pārģērbties un tagad ģērbt tiešām kaut kādas speciālas sporta apģērbus. Tad šis būs tāds vienkāršs komplekss, ko tu varēsi izpildīt vai nu no rīta vai vakarā, kad vien vēlēsies, un to tu varēsi pildīt stāvus. Un tas tiešām stiprinās tavu iegurni, veidos tavu iegurņu mobilitāti, sevišķi, ja tu esi visu dienu sēdējusi un bijis tāds mazkustīgs dzīvesveids. Tad pirmais tev būs tāds vingrojuma komplekss, ka tu apstājies tā diezgan plati, lai tev kājas ir platāk nekā iegurnis, saliec rokas sānos. Un ja tu gadījumā jūti, kad neesi īpaši līdzsverota, taču tu šeit vari paņemt un priekšā sev nolikt krēslu, lai tev ir kur pieturēties, ja? Un šajā visā vingrojuma kompleksā tu varēsi izmantot krēslu kā tādu pieturas punktu. Tad ko mēs darīsim? Elpo cauri degunu, lēni un mierīgi, un sāksim ar labo kāju. Un darīsim tā, ka tu ar labo kāju tā kā virzi pirksgals, papēdis, pirksgals, papēdis, pirksgals, papēdis. Un tad atpakaļ pirksgals, papēdis, pirksgals, papēdis, pirksgals, papēdis, pirksgals. Un šādi te tu vienkārši veido sava iegurņa mobilitāti, un ar katru kāju mēs šādi varam uztaisīt kādas 5, 6 līdz 10 reizes, vienkārši elpo un kustina šādi kāju. Jo kas šeit notiek? Šeit notiek tava iegurņa tieši kustināšana, ja? Tu iesildi pašlaik savu iegurni. Un šādi te tu vari ar labo kāju pastrādāt. Strādājam. Šo tu pat vari mājās pie televizora vai kā, vienkārši kā tev vērtāk. Un vēl vienu reizi uz ārpusi sajūti, kā tavs iegurnis jau pamazām iesilst. Un tagad tu vari uztaisīt eksperimentu. Apstājies uz labās kājas, kuru tu tikko iesildīji, un pacel kreiso kāju augšā un pat pacel labo roku. Jūti, cik tu esi stabili. Un tad to pašu izdari uz otru pusi un sajūti atšķirību, ja? Kā ir. Un tagad atkal nostājies plati un to visu izdarīsim uz otru pusi. Pirksgals, papēdis, pirksgals, papēdis, pirksgals, papēdis, papēdis, pirksgals, papēdis, pirksgals, papēdis, pirksgals. Un šādi te tu ļoti labi iekustini savu iegurni, iesildi viņu. Šeit tu arī aktivizē jau dziļos muskuļus un šādi pastrādājam. Galvenais elpo. Pirksgals, papēdis, pirksgals, papēdis, papēdis, pirksgals, papēdis, pirksgals. Un vēl vienu reizi. Un uz iekšu. Ļoti labi. Tagad tev vajadzēs sienu. Pieeja tuvāk pie sienas un nomēri sev
divas pēdas no sienas, 1 un 2, apstājies pie sienas, kājas plati, kājas 45 grādos tev ir, jā, un tu darīsi tā, ka tu vari salikt rokas šādi lūkšanā, vari sadot kopā, vari arī salikt šādi te uz iegurņa. Galvenais, lai tev iegurnis ir neitrāls un vēders nav izgāsts. Tu ieelposi un izelpā tu lēnām sēdīsies tā kā uz aizmuguri un centīsies aizsniegt, man vajag mazliet tuvāk, jā, tas princips ir tāds, ka tu iesēdies, ka tu jūti, kā tavi sēžas muskuļi iet uz sāniem, un tu ar abiem sēžas muskuļiem pieskaries pie sienas, ja? Un izelpā tu nāc atpakaļ, un atkal ieelpo, tu sēdies lejā, kājas stingras, vēders tev ir stingrs, un tu atstutējies ar savu iegurni pret sienu un izelpā nāc atpakaļ, ja? Ieelpā tu nāc lejā un atduries pret sienu un izelpā nāc atpakaļ. Un izelpai vajadzētu būt garākai nekā ieelpai. Un šādi te tu sēdies un atstutējies ar sēžu pret muguru un izelpā atpakaļ. Ieelpā. Tu apsēdies ar platām kājām it kā uz krēsla. Izelpā atpakaļ. Ieelpā lēnām atstutējies pret sienu. Izelpā lēnām iztaisno kājas. Ieelpā tu atkal viss šeit tev iestiepjās, apsēdies it kā uz krēsla ar sēžu pret sienu, izelpā augšā un vēl vienu reizi šādi. Un sajūti, kā tev šeit jau viss aktivizējās ļoti labi. Tagad mazliet atpūtini kājas. Un trešais komplekss būs tāds, ka tu arī vari pieturēties pie krēsla, jo šeit iestrādāsies arī līdzsvars. Tev tātad kāja ir, svars ir uz kreiso kāju. Ieelpā tu pacel kāju uz sānu. Jā, kāja aktīvi papētis grīdā, šādi te pacel uz sānu. Un izelpā tu viņu tā kā noliec sev šādi te priekšā un iesēdies celītī. Un tad liec kāju atpakaļ, atkal ieelpā. Otra kāja iet šādi te uz sānu. Izelpā mazliet iesēdies un noliec kāju pāri, ja, tā ir izelpa. Un šādi ar katru kāju 5 reizes ieelpa un izelpa, tā kā mazliet ietupies, bet iegurnis tev nesavērpjas. Kreisā kāja ieelpa, iet uz sānu, izelpā pāri, tā kā iesēdies. Ieelpa kāja, jā, šādi te uz sānu, izelpā pāri. Noliec kāju. Ieelpa, atver iegurni, izelpā pāri. Ja mēs šeit veidojam šo te mobilitāti tavā iegurnī, ieelpa un izelpa. Ja mēs viņu atveram un aizveram, tieši mums ir tas vajadzīgs, lai viņš labi apasiņotos. Ja? Tu pat atver kārtīgi un izelpo. Un vēl vienu reizi uz katru pusi. Ieelpa un izelpa. Un vēl viena reize ar šo kāju. Ieelpa un izelpa. Maliči ļoti labi.
kārtīgi iestaigājam kājas, atpūtinam. Tagad mums kājas ir maksimāli plati, cik tik tu plati vari. Tā kā mēs jogā, kad ejam dievietes pozā, šeit mums arī vēders nav izgāsts, muguras lejasdaļa nav izgāsta. Tu pat vari pamēģināt, kā ir, kad tu esi ievilkusi vēderu, kā ir, kad tu esi izgāzusi, ja? Lai tu sajustu šo savu neitrālo iegurni. Un ko mēs darīsim? Rokas liec sānos. Un darīsim tā, ka tu ieelpā iesēdies, cik tu tagad zemu vari. Jā. Tas var būt kaut vai šādi. Ir ok. Galvenais saskaņā ar sevi. Tātad tu ieelpo, iesēdies, izelpā taisni. Un tagad, tā kā mēs jau sēdāmies uz krēsla pie sienas, ieelpā tu arī tagad pilnīgi savas iegurņa sēžas abas pusītes, tā kā plet uz sāniem, sajūti, ka tev tur viss atverās, jā. Tu tā kā apsēdies uz krēsla, ieelpo un izelpā augšā. Atkal ieelpā tu notupies, izelpā piecelies, ieelpā. Tu tā kā sēdies uz krēsla, sajūti, kā tev sēža paplešās, izelpā tu esi taisni, ieelpā tu nāc, cik tu vari notupties, izelpa augšā, ieelpa, tu tā kā apsēdies, sajūti, kā tev atverās iegurnis, jā, kā tev pilnīgi sēžas muskuļi atverās. Un izelpā taisni. Ieelpā tu nosēdies, izelpā piecelies. Ieelpā tu tā kā apsēdies un izelpā taisni. Ieelpā pietupies, izelpā piecelies. Ieelpā it kā tu apsēdies uz krēsla, izelpā piecelies. Un šādi te ar katru reizi tu jutīsi, ka tu vari nosēsties ar vien zemāk, bet galvenais nepārforsē, jo tas ir tavs treniņš. Galvenais dari to apzināti, regulāri katru dienu, un tavs iegurnis būs tev pateicīgs. Un vēl vienu reizi uztaisīsim ieelpa, izelpa, ieelpa. Apsēdies, sajūti, kā tavs iegurnis papletās, un izelpā taisni. Tagad mazliet pastaigā, saliec rokas lūkšanā. Vari salikt vienu roku uz sirds, otru uz vēdera. Vari pastaigāt, paelpot, sajust. Izelpo. Sajūti, vai tavas sirsniņas sitās stipri. Un vari šo kompleksu tiešām atkārtot, cik tu bieži gribi, cik tev prasa ķermenis, organisms, un ja tu to darīsi katru dienu, tad tavs iegurnis noteikti tev būs pateicīgs. Paldies tev, ka biji kopā ar mani. Un būšu ļoti pateicīgi, ja uzrakstīsi zem šī video arī atgriezenisko saiti, vai tev bija grūti, vai patika. Kas varbūt bija kaut kas neskaidrs, ir kaut kādi papildus jautājumi, jā, un vairāk video, gan īsie, gan garie, manā mājaslapā hatha.lv. Būšu priecīgi, ja tu tur iegriezīsies un atradīsi sev kaut ko vērtīgu. Jā, lai jums brīnišķīga diena vai vakars, kad tu šo skaties. Galvenais rūpēties par sevi, dariet, cik jūs varat izdarīt, un regulāri. Paldies jums!